Bronzas vērsis, spāņu ēzelis, asiņainais ērglis. Izklausās pēc pasaulē biedējošākā kontaktzodārza, vai ne? Bet tās bija īstas spīdzināšanas metodes, un būsim godīgi, cilvēce vienmēr ir atradusi nežēlīgi radošus veidus, kā likt citiem ciest. Sveiki, es esmu Džošs, un mēs tūlīt izpētīsim dažus no nežēlīgākajiem sūdiem cilvēces vēsturē, tikai raidījumā The Infographic Show. Mēs ātri apskatīsim daudzus no tiem, un tad sīkāk pievērsīsimies trakākajiem. Sāksim ar mūsu klasiku – sliktākie sodi cilvēces vēsturē. Franču filozofs Mišels Foucault savu grāmatu Uzraudzīt un sodīt cietuma dzimšana sāka ar nodaļu par nelaimīgu francūzi vārdā Roberts François Damiens. Damiens mēģināja, bet nespēja nogalināt karali Luiju 15. Un par to viņš tika smagi sodīts. Viņi dedzināja ar izkusušu vasku un svinu, un viņa atvērtajās brūcēs tika lieta vāroša eļļa. Pēc tam viņi saplosīja 4 zirgi, kas vilka viņa locekļus, un tad viņa ķermenis sadedzināja uz sārta. Daļa pūļa sajūsmināti aplaudēja, bet kāds komentētājs rakstīja: man vairāk kārt nācās novērst seju un aizspiest ausis, dzirdot viņa caururbjošos kliedzienus, kad puse viņa ķermeņa jau bija norauta nost. Laika gaitā soda bardzība pamazām mainījās, bet šodien mēs atskatīsimies uz nežēlīgo pagātni. Šajā raidījumā The Infographic Show vissmagākie sodi cilvēces vēsturē. Jāprecizē, ka šis saraksts nav sakārtots pēc nežēlības pakāpes, jo redzēsiet, ka visi šie piemērotie sodi ir ārkārtīgi barbariski. Būtu grūti pateikt, kurš no tiem ir vissliktākais, jo visi ir neticami šausminoši. Mēs ļausim jums pašiem izlemt, kurš sods jūsuprāt ir visbriesmīgākais. Piebildīsim arī, ka daži no jums varētu uzskatīt, ka ilgstošas ciešanas, piemēram 20 gada vieninieka kamerā, varētu būt pat sliktākas nekā neizturamas sāpes, kas ilgs tikai dažas sekundes vai minūtes pirms nāves. Bet šodien mēs vairāk pievērsīsimies barbariskiem darbiem. Spīdzināšanas rāmis. Sāksim ar vienu sodu, par kuru jūs visi droši vien esat dzirdējuši. Spīdzināšanas rāmis bija diezgan vienkārša ierīce, kas sastāvēja no taisnstūrveida rāmja un virknes sviru, skriemeļu un virvju. Pastāv dažādas spīdzināšanas rāmja versijas, kas datējamas no senatnes līdz viduslaiku Eiropai. Ideja bija izstiept ieslodzīto pa locītavām, līdz muskuļi tika saplēsti un locītavas izmežģītas. Galu galā visas locītavas tika izmežģītas. Pakāršana, vilkšana un sadalīšana 4 daļās. Tas ir līdzīgi tam, kas notika ar Damjēnu, bet šī metode bija labāk pazīstama kā ļoti nežēlīga soda izpilde viduslaiku Anglijā, kad kāds bija izdarījis augstāko nodevību, proti nodevību pret valsti. Ieslodzītais tika pakārts līdz gandrīz nāvei, tad viņu noņēma no cilpas un vēl dzīvu izķidāja, kā arī nogrieza viņa dzimumu locekli. Pēc tam viņu sagrieza gabalos un bieži vien viņam nocirta galvu un pakārto kādā vietā, kur to varēja redzēt sabiedrība. Šāds sods Anglijā tika atcelts 1870. gadā. Jūdas krēsls, pazīstams arī kā Dena krēsls vai Jūdas šūpulis, nav precīzi zināms, kad tas tika izmantots, taču ir saglabājušās tās skices un tas ir apskatāms arī dažos muzejos. Šī šausminošā ierīce bija krēsls ar asu smaila piramīdas formas izvirzījumu uz sēdekļa. Vietnes, kas raksta par viduslaiku vēsturi, vēsta, ka cilvēkus sēdināja uz šī smailā izvirzījuma un ar virvēm lēnām nolaida lejā, kas bija ārkārtīgi sāpīgi, jo tas iekļuva ķermeņa atverē. Bet dažkārt viņus vēl piespieda ar svaru palīdzību, un eļļas uzklāšana padarīja visu vēl sliktāku. Viņi lēnām mira, kad tika vēl vairāk nolaista lejā, vai arī vēl lēnāk nomira no infekcijas. Saskaņā ar 2 avotiem, ko atradām, tas varēja ilgt stundām vai pat dienām. Daži avoti apgalvo, ka to izmantoja Spāņu inkvizīcijas laikā, bet citi avoti to noliedz. Vārīšana. Atkal mēs pievēršamies Anglijai, šoreiz 16. gadsimtam. Tiek teikts, ka bieži dusmīgais karalis Henrijs VIII padarīja to par nāves sodu, taču šķiet, ka tas kādā brīdī bija populārs visā Eiropā un Āzijā. Kā jūs varat nojaust, spīdzināšana un parasti arī nāve notika tāpēc, ka cilvēku dzīvi vārīja lielā katlā vai tvertnē, kas bija pilna ar ūdeni, eļļu vai darbu. Katrīnas rats. Pazīstams arī kā laužamais rats, tiek uzskatīts, ka šo vienkāršo ķermeņa iznīcināšanas metodi galvenokārt izmantoja 18. un 19. gadsimtā Eiropā un dažās Āzijas daļās. Franču rakstnieks Voltērs raksta par šo sodu grāmatā, kas publicēta 18. gadsimtā. Ieslodzītos piesēja un izstiepa uz liela koka rata. Pēc tam bende ņēma smagu priekšmetu, dažkārt dzelzs rungas, un lauzīja cilvēku uz rata, līdz ķermenis bija gandrīz pilnībā sadragāts. Tomēr dažkārt upuriem bija nepieciešamas vairākas dienas, lai nomirtu no savainojumiem. Galvas saspiedējs. Tam vajadzētu būt pašsaprotamam. Iedomājieties metāla plāksni, kas piestiprināta pie jūsu galvaskausa, un metāla plāksne zem zoda. Jūs nevarat pakustēties, jo viss ir stingri nostiprināts. Plāksni var nolaist, izmantojot lielu skrūvi, kur var pagriezt. Nolaižot to, tā salauž jūsu galvas kaulus un galu galā saspiež galvaskausu.
Mēs nevaram atrast pārāk daudz uzticamu avotu, kas norādītu, kad tas tika izmantots, taču atkal tiek uzskatīts, ka tā bija viduslaiku ierīce. History.com mums stāsta, ka tas bija īsts priekšmets un tas parādās grāmatā ar nosaukumu Lielā sāpju grāmata – spīdzināšana un sodīšana cauri vēsturei. Nodīrāšana. Ja esi skatījies troņu spēli, tad ar šo sodu būs pazīstams. Spīdzināšana sastāv no tā, ka cilvēkam tiek nogriezta visa āda, lai gan tiek teikts, ka Ķīnā dažkārt tika noņemta tikai sejas āda. Dažreiz cilvēku vispirms varēja apdedzināt, lai griešana būtu vieglāka, vai arī vienkārši, lai pievienotu vēl lielāku nežēlību. Šī prakse pastāvēja vēl 18. gadsimtā, un Mišels Foucault to sīki apraksta grāmatā, kuru jau pieminējām – Disciplinēt un sodīt. Tiek teikts, ka Angļi to darīja zagļiem 13. gadsimtā, taču šāds sods dažādos laikos notika visā pasaulē. Tiek teikts, ka ķīniešu imperators Hans Honvu 1357. gadā pavēlēja nodīrāt 5000 sieviešu, lai gan grāmatā Āda un kauli šis notikums datēts ar 1396. gadā. Nāve no 1000 griezieniem. Paliekot pie Ķīnas un līdzīga laikposma, nonākam pie šīs nežēlīgās spīdzināšanas. Pazīstama arī kā Ling Chi. Grāmatā Nāve no 1000 griezieniem teikts, ka tā bija izplatīta soda forma Ķīnā 14. gadsimtā, taču valstī pastāvēja daudzus gadsimtus. Ieslodzītā ķermenis tika sagriezts viscaur, taču nāve iestājās lēni, kā varētu gaidīt no nelieliem griezumiem. Taču nekas netika audzēts no naža, un galu galā tas nogalināja nelaimīgo upuri. Tomēr, lai gan šī soda forma kļuva bēdīgi slavena ārpus Ķīnas, daži vēsturnieki apgalvo, ka tā nebija tik ilgstoša, kā sākotnēji tika uzskatīts, un daļa no šiem griezumiem patiesībā nozīmēja locekļu nociršanu, kas nāvi padarīja ātrāku. Zāģēšana. Aplūkojot 15. gadsimta skices par šo sodu, tas dažos aspektos šķiet pats barbariskākais, jo ir tik vienkāršs. Cilvēku pakar kājām gaisā pie kāda karātavu staba, un viņa kājas veido V burtu. Tad divi vīri ņem lielu zāģi un pārgriež cilvēku uz pusēm, sākot no cirkšņa apvidus. Acīm redzot, viņš lielu daļu šī procesa paliek dzīvs. Saskaņā ar vienu avotu, ko varam atrast, šī metode viduslaika Eiropā un Ķīnā tika izmantota reti, un Ķīnā alternatīva bija zāģēšana horizontāli cauri vidumu. Pētot informāciju internetā, zāģēšana dažādos laikos un vietās pasaulē notika visdažādākajās formās. Katrā ziņā cilvēki tika sazāģēti, taču metode varēja būt dažāda. Žurkas. Jūs varētu šobrīd domāt, kas gan bija nepareizi ar cilvēkiem pagātnē, ka viņi pieļāva vai pat atbalstīja šādu rīcību. Ja cilvēki tik labi saprot sāpes, vai tad mums nav dota iedzimta morāle? Ja jūs to vēl neesat iedomājušies, iespējams tūlīt padomāsiet, jo nāve no žurkām patiešām pārspēja visu. Acīm redzot, tā tika izmantota viduslaiku Eiropā un Ķīnā. Daži avoti vēsta, ka izsalkušas žurkas tika ielaistas kastē kopā ar kailu ieslodzīto, un tās pamazām apēda cilvēku. Citi avoti apgalvo, ka cilvēka vēders vispirms tika daļēji atvērts, lai žurkas varētu tikt klāt iekšējiem orgāniem. Par to ir rakstīts 1931. gada grāmatā Priecīgi dodos uz elli – bīskapa meitas atmiņas. Cita grāmata ar nosaukumu Sprīdzināšanas vārnīca vēsta, ka tas noticis Vācijā. Vēl kāda cita grāmata vēsta, ka Ķīnā žurka tika iesprostota uz upura vēdera zem metāla katla. Šo katlu karsēja, līdz žurkai nebija cits izvēles, kā mēģināt izgrausties cauri cilvēka ķermenim. Mēs nevaram pateikt, kāds būtu šī procesa iznākums, un iespējams nav īpaši ticami, ka žurka varētu izgrausties cauri cilvēka ķermenim. Daži avoti, kas apgalvo, ka tā tas notika, nesniedz pierādījumus, ka tas tiešām noticis šādā veidā. Pēc skatītāju pieprasījuma mēs atgriežamies ar vēl vienu raidījumu par neiedomājumiem sodiem, ko varas iestādes ir piemērojušas noziedzniekiem un cilvēkiem, kas uzskatīti par draudiem valdībai, valdniekiem vai pat reliģijai. Lai gan cilvēku galvu saspiešana viduslaiku spīlēs mūsdienās vairs nenotiek, pasaulē joprojām pastāv daži barbariski sodi. Pat visattīstītākajās valstīs pastāv tādas lietas kā slīcināšanas imitācija vai psihiskā sagraušana, turot cilvēku vieninieku kamerā. Pēršana ar nūju, kas joprojām notiek dažās valstīs, tiek dēvēta par neizturami sāpīgu, bet nomētāšana ar akmeņiem līdz nāvei, kā varam iedomāties, noteikti ir briesmīgs veids, kā aiziet no dzīves. 2008. gadā parādījās ziņojumi par 13 gadus vecu somāliešu meiteni, kura tika aprakta līdz kaklam un nomētāta ar akmeņiem līdz nāvei no 50 vīriešu puses. Viņas noziegums – ziņošana par izvarošanu. Šodien šajā infografika šovu sērijā mēs izpētīsim vēl vairāk neprātīgas nežēlības. Sliktākie sodi cilvēces vēsturē – 2. daļa. 10. numurs – bronzas vērsis. Pazīstams arī kā Sicīlijas bullis. Šis nežēlīgais sods pastāvēja senajā Grieķijā. Kā mēs to zinām? Grieķu vēsturnieks Diodors Sicilietis par to rakstīja vienā no savām daudzajām vēstures grāmatām, kas aptvēra dažādas tā laika kultūras. Viņš raksta, ka no bronzas tika izgatavots bullis, gandrīz tikpat liels kā īsts bullis. Sāmos bija durvis, ar kurām nāvesoda izpildīšanai notiesātos cilvēkus iestūm iekšā. Pēc tam zem vērša tika iekurts uguns, un cilvēks tika dzīvs cepts līdz nāvei. Pat tiek teikts, ka vērsis bija izstrādāts tā, lai kliedzieni būtu dzirdami apkārtējiem.
Ja tas izklausās briesmīgi, tad līdz raidījuma beigām jūs varētu domāt, ka tā nemaz nebija tik slikta nāve. 9. vieta – Dzelzs Jaunava. Jūs iespējams jau esat dzirdējuši šo nosaukumu, ja jums patīk smagais metāls. Grupa savu nosaukumu ieguva no spīdzināšanas ierīces. Tāpat kā daudzas spīdzināšanas ierīču gadījumā, arī šeit vēsturnieki strīdās par to, kad un kā tā tika izmantota. Taču mūsdienās Dzelzs Jaunavas noteikti var atrast muzejos. Tiek uzskatīts, ka pirmā no tām bija 14. gadsimta ģermāņu izgudrojums, taču turpmākajos gadsimtos daudz vēsturnieki rakstīja par šīm vēlnišķīgajām lietām. Tās nedaudz izskatās pēc eģiptiešu mūmijas, taču durvju iekšpuse ir noklāta ar dzelkšņiem. Kad tās aizver, cilvēks zārkā tiek caurdurts ar dzelkšņiem. Kā jau minējām, daži vēsturnieki raksta, ka šīs lietas iespējams netika izmantotas, vai tika izmantotas reti, taču tās noteikti pastāvēja. Citi raksta, ka par tām daudz runāja 18. un 19. gadsimtā, lai parādītu, cik barbariski cilvēki agrāk bija un cik daudz labāki viņi ir savā laikmetā. 8. numurs – krustā sišana. Iespējams, mums šo vajadzēja iekļaut jau pirmajā raidījumā, jo tā ir briesmīga nāves metode. Kā jūs zināsiet no kristīgās vēstures lasīšanas, krustā sišana nozīmēja kailas personas piesiešanu vai pienaglošanu pie koka sijas. Cilvēku tad atstāja lēni mirt. Tā beidzās Jēzus Kristus. Iespējams, jūs nezināt, ka pastāvēja daudz veidi, kā cilvēku krustā sist. Varbūt labākais variants bija pienaglots pie koka, bet daudz sliktāk bija tikt uzdurtam uz mietu un atstātam mirt. Pats senatnē daži cilvēki uzskatīja, ka tas ir par traku, un romiešu filozofs Cicerons to nosauc par visnežēlīgāko un pretīgāko sodu. Ja tu nemirtu no šoka, sepse vai dehidratācijas, tad apkārtējie dzīvnieki varētu ar tevi mieloties. Tu varbūt arī nezini, ka tas nebija populāri tikai senatnē. Japāņi krustā sita cilvēkus. 16. gadsimtā birmieši, 19. gadsimtā un dažās tuvo austrumu daļās krustā sišanu joprojām ir likumīgs sods. 7. Spāņu ēzelis. Šis ir ēzelis, uz kura neviens vīrietis vai sieviete nekad negribētu jāt. Ja redzēji mūsu pirmo raidījumu, tad spīdzināšanas veids ir līdzīgs kā jūdas šūpulī. Ieslodzīto sēdināja uz koka bloka, kas izskatās kā trīsstūrveida prizma. Šim kokam uz malas varēja būt naglas. Viņus nolaida uz asinātās malas un dažreiz vēl piekāra svarus, kas radīja neizturamas sāpes. Daži avoti apgalvo, ka tas varēja novest pie tā, ka cilvēks tika pārgriezts uz pusēm un nomira. Citi saka, ka tas vienkārši sakropļoja cilvēku. Franči to sauca par ševaļē, jeb zirgu. Vēstures kanāla dokumentālā filma apgalvo, ka šādu ierīci izmantoja Amerikas pilsoņu kara laikā, lai spīdzinātu konfederācijas gūstekņus. Šie gūstekņi zaudēja samaņu no sāpēm un dažkārt palika invalīdi uz mūžu. 6. numurs – krūšu plēsējs. Šīs briesmīgās lietas izskatījās kā divzara dakšas, līdzīgas čūska silkņiem, tikai tās bija izgatavotas no dzelzs. Grāmatā Upuri un vērtības, ciešana vēsture un teorija ir minēts, ka šos rīkus sakarsēja un pēc tam izmantoja, lai kā sodu norautu sievietei krūtis. Tas izraisīja smagus rētojumus un krūšu zaudēšanu, taču bieži vien sieviete mira no sekojošās infekcijas. Vietne, viduslaiku laiki un pilis raksta. Šis instruments pārsvarā tika izmantots sievietēm, kuras tika apsūdzētas abortu veikšanā vai laulības pārkāpšanā. Ir ziņojumi, ka ISIS 2014. gadā izmantoja līdzīgu instrumentu pret sieviešu upuri, tikai viņi to sauca par kodēju. Saskaņā ar ziņojumiem, kodējs tika izmantots, jo dažas sievietes tika apsūdzētas par nepareiza apģērba valkāšanu. 5. numurs – krokodils šķēres. Protams, arī vīrieši neizbēga no šādiem barbariskiem sodiem, kas saistīti ar viņu vīrišķību. Krokodila šķēres bija dzelzs caurules ar zobiem iekšpusē. Tās tika uzkarsētas un užņauktas ap vīrieša dzimumlocekli, it kā tā būtu krokodila mute. Tas izraisīja kastrāciju, taču arī toreiz šāds sods bieži nozīmēja lēnu nāvi no infekcijas. Vietnē Medieval Times and Castles rakstīts, ka krokodilu šķērēm bija ļoti konkrēts mērķis – sakropļot tos, kuri mēģināja nogalināt karali. Kāds cits rakstnieks mums stāsta, ka pēc dzimumlocekļa noraušanas viņi norāva arī citas ķermeņa daļas, piemēram, pirkstus vai kāju pirkstus. Mēģinājums nogalināt vai patiesi nogalināt karali, regicīds, tika uzskatīts par vissmagāko noziegumu. Un tāpēc, protams, tas prasīja sodu, kas atturētu jebkuru vīrieti no mēģinājuma to atkārtot. Tas varēja būt vēl sliktāk, tu varēji saņemt dzelzs ķemmi. Tā bija smaga ķemme ar asiem smailiem, kuru vilka pāri miesai, līdz no tevis daudz nekas nebija palicis pāri. Cilvēkus bieži ķemmēja, un ja tas viņus nenogalināja, tad viņiem nocirta galvu. 4. vietā – ķīmiešu spīdzināšanas krēsls. Labi, šī ir vēl viena šausmu ierīce, kas iespējams tika izmantota tikai, lai līdz nāvei izbiedētu iedzīvotājus. Jigsaws no zāģu frančīzes būtu apskaudis šo krēslu, ja viņš, protams, būtu īsts. Mēs patiesībā vienu no tiem atradām muzeja mājaslapā ar norādītu pašreizējo īpašnieku. Tātad tie tiešām pastāvēja. Krēsls ir izgatavots no koka ar 12 tērauda asmeņiem roku, muguras un kāju balstos, kā arī sēdeklī. Eiropā, kā tiek teikts, arī tika izmantots līdzīgs krēsls, lai gan mēs to vienkārši saucam par dzelzs krēslu.
Šim krēslam varēja būt no 500 līdz 1500 smailu, uz kurām upuriem bija jāapsēžas. Dažreiz zem krēsla tika novietotas karstas ogles, lai radītu vēl lielākas sāpes. Viens vēsturnieks raksta: smailes necaurdūra dzīvībai svarīgos orgānus, un asins zudums tika samazināts līdz minimumam, vismaz līdz brīdim, kad cilvēks tika atbrīvots no krēsla. Mēs nevaram iedomāties, ka iznākums bija labs, kad ieslodzītais tika atbrīvots. Trešais – ķīniešu ūdens spīdzināšana. Jūs varētu domāt, ko šis dara starp instrumentiem, kas izraisa ārkārtējas fiziskas sāpes? Iespējams, lēnām sajūgt prātā varētu būt pat sliktāk nekā zaudēt kādu ķermeņa daļu. Spīdzināšana sastāv no tā, ka uz vienas galvas vietas lēnām pilina ūdeni, un acīm redzot, pēc pietiekami ilga laika tas kļūst pilnīgi nepanesams, padarot upuri traku. Mītu grāvēji to izmēģināja, lai noskaidrotu, vai tas tiešām darbojas, un cilvēks neizturēja ilgi. Pēc nepilnām 2 stundām viņš lūdza pārtraukt eksperimentu, sūdzoties par klaustrofobiju un plecu spazmām, sakot, ka sāk jukt prātā. Iedomājieties, kā būtu, ja tas turpinātos vairākas dienas. Skeptiķi nav pārliecināti, ka tas būtu tik efektīvi. Ir tikai viens veids, kā to noskaidrot. Otrais – zārka spīdzināšana. Problēma ar šo ir tā, ka paiet ļoti ilgs laiks, līdz tu nomirsti. Tā bija ļoti populāra viduslaikos un tika izmantot, lai atturētu cilvēkus no nozieguma izdarīšanas. Upurus pakāra pie sijas vai koka īpašā zārkā, koka cietumā ar caurumiem. Tas bija tik mazs, ka cilvēks tika saliekts sāpīgā pozā. Viņus vienkārši atstāja tur. Cilvēki varēja apmētāt viņus ar dažādiem priekšmetiem, bakstīt ar nūjām un tā tālāk, un viņi palika tur, līdz lēnām nomira. Pat pēc nāves viņus atstāja tur, līdz putni bija izplūkājuši viņu miesu, un no viņiem nebija daudz palicis pāri. Veiksmīgākos iespējams noņēma dzīvus, ja viņa noziegums nebija tik smags. Un visbeidzot, pirmajā vietā – skafisms. Viena no radošākajām spīdzināšanas metodēm, kāda jebkad pastāvējusi, šī persiešu soda izpildes metode nav salīdzināma ne ar vienu citu. Saskaņā ar grāmatu Viena asiņaina lieta pēc otras – pasaules šausminošā vēsture, upurim piespieda apēst lielu daudzumu piena un medus, tik daudz, ka viņš sāka vemt, tādējādi piesaistot skudras un citus kaitēkļus. Viņu arī pārklāja ar medu. Acīm redzot, lielākā daļa šī medus tika uzziesta ap acīm, degunu, muti un dzimumorgāniem, kā arī ausīs un anālajā atverē. Pēc tam viņi piesēja starp 2 laivām sekla stāvoša ūdens vietā, kur viņi sāka mieloties visdažādākie kukaiņi un četrkājaini maitēdāji. Viens Bizantijas vēsturnieks rakstīja, turklāt viņa vēders, kas ir uzpūsts no piena un medus, izdala šķidrus izkārnījumus, un tie pūstot rada tārpu, zarnu tārpu un visādu citu radību spietus. Tādējādi upuris, guļot laivās, viņa miesai trūdot paša netīrumos un tārpiem to aprijot, mirst mokošā un briesmīgā nāvē. Viņu būtībā apēd no iekšpuses uz āru, vai arī viņam var paveikties nomirt vēl pirms tam. Pēc skatītāja pieprasījuma mēs atkal runāsim par dažām no nežēlīgākajām lietām, ko cilvēki ir darījuši cits citam soda vārdā. Ir diezgan grūti noticēt, ka pagātnē mēs zāģējām savus ieslodzītos uz pusēm, sasmalcinājām viņu galvas, izņēmām iekšējos orgānus, dedzinājām viņus uz sārta un dažreiz vienkārši piesējām pie rata un sasitām, līdz viņi bija pilnībā salauzti. Šie vardarbības rēgi, kā daži rakstnieki tos ir saukuši, nebija domāti tikai, lai atturētu noziegumus un sodītu noziedzniekus, bet arī kalpoja kā atgādinājums sabiedrībai palikt savā vietā. Galu galā šādas nežēlīgas un necilvēcīgas rīcības tikai nostādīja cilvēkus pret varu, un pamazām viss mainījās. 12. Skelvingtona meita. To dažkārt sauc arī par Skelvingtona meitu, nosaukta britu vīra vārdā Sirs Viljams Skelvingtons. Tā būtībā bija A veida ierīce, kas izgatavota no dzelzs. Tā bija eņģes, lai rāmi varētu pārvietot. Upura galva tika piestiprināta pie A burta augšējās daļas, bet rokas un kājas pie apakšējām daļām. Mocītājs tad varēja saliekt cilvēku ārkārtīgi sāpīgā pozā, salaužot ķermeni. Daži saka, ka tas bija kā stieptuve, tikai pretēji. Kamēr stieptuve cilvēku izstiepa, šī ierīce cilvēku sasmalcināja. Tā tika radīta Henrija 8. valdīšanas laikā, bet ir arī dokumentēti gadījumi, ka tā tika izmantota Elizabetes 1. valdīšanas laikā. 11. Citāda ādas novilkšana. Mēs jau iepriekš esam runājuši par ādas noņemšanu, kas nozīmē, ka tev novelk ādu. Šī šausminošā spīdzināšanas forma tika novērota visā pasaulē, no Eiropas līdz Ķīnai, Āfrikai un Acteku impērijai. Bet saskaņā ar vietni Medieval Times and Castles šī prakse tika veikta dažādos veidos. Mums stāsta, ka dažkārt cilvēks atstāja saulē ļoti ilgu laiku, līdz gaļa uz viņu kauliem bija apdegusi un kļūsi mīkstāka. Tādā veidā ādas noņemšanu varēja veikt vieglāk. Citās kultūrās cilvēkus vispirms viegli novārīja, tad izņēma no katla un novilka ādu. Viens avots stāsta, ka mocītāji bieži centās noņemt ādu lielos gabalos. Tas tika darīts, lai vēlāk ādu varētu izstādīt kā brīdinājumu citiem. Joprojām var redzēt saglabātu ādu Vusteras katedrālē, apvienotajā karalistē. Tā bija vikinga āda, kurš bija mēģinājis nozagt baznīcas zvanu. Ir grūti noticēt, ka cilvēki varētu darīt ko tādu, bet, kā redzēsiet, mēs esam darījuši vēl briesmīgākas lietas. 10. Nomētāšana ar akmeņiem līdz nāvei.
To varētu saukt par nāves sodu ar spīdzināšanu, un tas atšķiras no lielākās daļas citu brutālu sodu veidu, jo šausmās var piedalīties arī sabiedrība. Nomētāšana ar akmeņiem pastāv jau gadsimtiem, un tās saknes meklējamas jūdaismu un kristietības tradīcijās, taču, diemžēl, dažās pasaules vietās šī prakse pastāv arī mūsdienās. Šī nežēlīgā prakse parasti nozīmēja cilvēku ierakšanu zemē līdz galvai, un tad upurim met ar akmeņiem, līdz viņš nomira. Dažās valstīs šī prakse joprojām ir likumīga, galvenokārt musulmaņu pasaules reģionos. Piemēram, Irānā šariata likums nosaka, kādam jābūt akmeņu izmēram, lai soda izpilde nepārvilktos pārāk ilgi. NBC ziņo, ka akmeņošana kā sods joprojām pastāv tādās valstīs kā Irāna, Afganistāna, daļā Nigērijas, Sudānā, Pakistānā un apvienotajos Arābu Emirātos. Dažās pasaules vietās cilvēki tiek nomētāti ar akmeņiem līdz nāvei, arī cilšu tiesas ietvaros. Mēs gandrīz nevaram iedomāties, kā tas ir dzīvot šādu dzīvi, kad apkārt ir nikns pūlis, kas met akmeņus tev galvā. Un zināmā mērā mēs varam teikt, ka cilvēce vēl nav pilnībā atbrīvojusies no savas nežēlīgās pagātnes. Varbūt vēl sliktāk ir tas, ka nomētāšana ar akmeņiem bieži notiek pēc tam, ko lielākā daļa no mums, racionāli un līdzjūtīgi cilvēki, uzskatītu par niecīgiem noziegumiem vai pat neuzskatītu par noziegumiem vispār. Piemēram, 2011. gadā ASV tika nomētāts ar akmeņiem līdz nāvei kāds vīrietis. Jā, tas tiešām notika. 28 gadus vecs vīrietis nomētāja ar akmeņiem līdz nāvei. 70 gadus vecs vīrieti, jo viņš apgalvoja, ka vecā derība pieprasa šādu sodu homoseksuāliem vīriešiem. Šādi nežēlīgi sodi mūsdienās notiek reti, bet agrāk, kā jūs redzēsiet, tas netika uzskatīts par kaut ko pilnīgi šausmīgu. 9. Stiepšanas kāpnes. Šis soda veids viduslaiku Eiropā bija diezgan līdzīgs stieptuvēm. Kā jūs varētu zināt, stieptuves pirmā versija parasti sastāvēja no cilvēka piesiešanas pie stieptuves ar virkni virvju, kas piestiprināts pie skriemeļiem. Cilvēku tad lēnām sāka vilkt uz abām pusēm, vai vismaz salauz viņa locītavas, kāds griežot pie šīs ierīces piestiprinātu ratu, stiepa viņu. Taču izrādās, ka dažiem Eiropas sadistiskiem radījumiem ar to nebija gana, tāpēc tika izgudrota līdzīga ierīce, kurā cilvēku nolika uz dzelkšņiem un tad sāka vilkt uz abām pusēm. Šo dzelkšņaino stiepi patiesībā var apskatīt viduslaiku noziegumu muzejā, Vācijā. 8. Ceļgalu šķēlējs. Tie, kas nespēja atcerēties pagātni, ir nolemti to atkārtot. Domātājs un filozofs Džordžs Santayana reiz teica: mums jāpaliek tuvu saviem pārkāpumiem, pat neseniem. Tāpēc ir labi, ka mums ir viduslaiku noziedzības muzejs San Gimignano, Itālijā. Savā mājaslapā tas raksta: mūsu apņemšanās, ko mēs dalām ar visiem, kuri ir ieinteresēti cīņā pret vardarbību, ir parādīt, kā gadsimtu gaitā cilvēki ir tikuši spīdzināti. Ja apmeklēsiet šo mājaslapu, jūs varat atrast daudz informācijas un attēlu par ļauniem viduslaiku rīkiem. Mēs jums izvēlējāmies ceļgalu šķēlētāju, jo jau pats nosaukums liek sarauties. Iedomājieties divus koka blokus, kas guļ horizontāli viens otram pretī un ir piestiprināti pie vertikālām dzelzs stieņiem. Koka gabaliem ir milzīgi tapas, kas izvirzītas uz āru, tāpēc viss kopā izskatās kā diezgan bīstama mute. Cilvēka kājas tiktu ievietotas šajā mutē ar ceļgaliem novietotiem tur, kur ir zobi. Tad mute lēnām tiek aizvērta un ar ceļgaliem ir cauri. Jums arī jāatceras, ka tajos laikos tik smags ievainojums gandrīz vienmēr noveda pie lēnas un sāpīgas nāves. Cilvēkus neveda steigā uz neatliekamās palīdzības nodaļu un neoperēja apdullinātus ar opiātiem un anestēziju. 7. Branks. Atšķirībā no ceļgalu šķēlēja, branks nav nosaukums, kas precīzi raksturo sodu. Tam gan ir bijuši arī citi nosaukumi, piemēram, galvaskausa iemaukti un raganas iemaukti. Tas būtībā bija dzelzs uzpūrnis, kas tika piestiprināti cilvēka galvai, parasti sievietei. Iemauktos bija arī metāla gabals, kas piespieda mēli lejā, lai cilvēks nevarētu runāt. Labi, tas bija neērti, bet tas neizklausās pārāk briesmīgi. Varbūt daži vecāki nemaz neiebilst izmantot iemauktus saviem bērniem, bet lieta bija tāda, ka, ja tu valkāji šādu ierīci, sabiedrībai bija atļauts ar tevi darīt, ko vien viņi vēlējās. Tas nozīmē, ka cilvēkus bieži apčurāja, aplāja fekālijām un dažkārt vienkārši līdz nāvei piekāva. Šādas lietas Eiropā varēja redzēt no apmēram 1500 līdz 1800 gadam. Jūs droši vien varat nojaust, ka šāds sods parasti tika piemērots vienkāršajiem ļaudīm, kas ieranājās nevietā. Ir arī gadījumi, ka tas tika izmantots kā sods sievietēm par tenkošanu. Tas zināmā mērā bija viduslaiku versija tam, ka jums aptur sociālo mediju kontu. 6. Uzdūšana uz mieta. Cilvēki varēja tikt uzdūrti uz mieta pēc tam, kad viņi tika nogalināti ar citiem līdzekļiem, taču tā noteikti nebija vienmēr. Labā ziņa ir tā, ka šis sods bija ātrs un brutāls, nevis ilgs un mokošs process. Tas bija ilgs. Pietiek gan. Parasti lielu mietu nosmailināja smailē un iedzina zemē ar asāku galu uz augšu. Miets tika ieziests ar taukiem. Pēc tam cilvēku nolaida uz šī mieta, sākot ar taisno zarnu. Viņu vilka lejā, kamēr miets caur viņa ķermeni skāra iekšējos orgānus. Tas parasti cilvēkus nogalināja ātri, bet ja miets neskāra nevienu svarīgu orgānu, cilvēki mocījās un kliedza stundām ilgi. The Washington Post un daudzi citi avoti ziņo, ka cilvēki tika uzdurti uz mieta armēņu genocīda laikā, kas notika vēl 20. gadsimta sākumā. 5. Vilkšana zem ķīļa.
Šī bija jūras braucējiem paredzēta soda metode, un tā liek dēļ sodam šķist diezgan saprātīgam. Kā jau nosaukums liecina, cilvēki, kas cieta šo pazemojumu, tika vilkti zem kuģa ķīļa. Ķīlis ir kā kuģa mugurkauls vai balsts, un tā ir daļa, kas parasti tiek būvēta pirmā. Kā sodi jūrniekus piesēja pie virves, kamēr kuģis kustējās, un nolaida ūdenī. Viņus vilka zem ķīļa, kas tajos laikos vienmēr bija klāts ar ļoti asām jūras sīlēm. Papildus tam, ka gandrīz noslīka, cilvēka āda un miesa tika saplosīta. Dažos ziņojumos teikts, ka jūrnieki pat varēja zaudēt kādu ķermeņa daļu, bieži vien tas beidzās ar nāvi. Mūsdienu ekvivalents tam varētu būt cepšana YouTube komentāru sadaļā, kad neviens tev nepiekrīt. Esi gudrs, neļauj sevi vilkt zem ķīļa. 4. Bambusa spīdzināšana. Cilvēki dažās Āzijas daļās ļoti mīl bambusu. Kā gan lai nemīlētu, to var ēst, izmantot kā krūzi, tas ir lielisks materiāls sastatnēm un no tā var uzbūvēt daudz dažādu lietu. Pievienojiet tam faktu, ka bambus aug neticami ātri, dažās sugās pat gandrīz 90 cm dienā. Tas ir arī ļoti izturīgs. Un jūs jau nojaušat, kas sekos tālāk, vai ne? Jā, mēdz teikt, ka dažkārt cilvēkus piespied apsēsties uz augoša bambusa stiebra, piesienot viņus ar taisno zarnu pa priekšu. Bambus auga ļoti ātri un izauga cauri upura ķermenim. Tā bija ļoti lēna soda izpildes metode. Daži ziņojumi apgalvo, ka tas varētu nebūt noticis, taču dažādi mediji un citi avoti saka, ka siāmieši jeb tajieši 19. gadsimtā šādi izpildīja nāves sodu saviem ienaidniekiem. 3. Lietas ar dzīvniekiem. Ja jūs skatījāties mūsu raidījumu par Romas kolizeju pagātnē, jūs zināsiet visu par damnācio ad bestias. Tā bija nāves soda izpilde ar dzīvnieku palīdzību, un tā notika dažādos veidos. Jums virsū varēja apsēsties apmācīts silonis, un pūlis gavilēja, kad jūs iekšas izlija. Jūs varēja iemest lauvām vai likt cīnīties ar lāci. Vēlāk Ķīnā jūs varēja saplosīt 2 zirgi, savukārt tuvajos austrumos viens no soda veidiem bija vienkārši nāve, kad jūs samina zirgi. Pilnīgi trakākais ar dzīvniekiem saistītais sods bija romiešu sods, ko sauca par poena kullei. Tas izklausās mazliet pēc kādas no tām vecajām Japāņu spēļu pārraidēm, kur cilvēkiem bija jāiztur nepatīkamas lietas, lai iegūtu balvu. Tomēr tas bija vēl sliktāk, jo beidzās ar nāvi. Process bija vienkāršs. Cilvēki ielika lielā ādas maisā, maisu piepildīja dzīvniekiem, piemēram, mērkaķi, čūsku, suni un varbūt vēl pāris vistas, lai padarītu visu interesantāku. Aizdzen maisu un iemet to ūdenī. Varbūt mūsdienu ekvivalents tam ir strīdēties par politiku Facebooka un cerēt uz pozitīvu iznākumu. Otrkārt, vispārēja saspiešana. Balstīs visā pasaulē un vēl ilgi pēc Romas impērijas laikiem pastāvēja soda veids, ko sauca par saspiešanu. Ja noslīcināšana kopā ar dzīvniekiem šķiet dīvaina, tad šis ir tik vienkāršs, cik vien iespējams. Tevi saspiež ar kaut ko, galvenokārt akmeņiem. Britānijā un Francijā cilvēks varēja nospiest līdz nāvei, ja viņi tiesā neiesniedz nekādu atbildi. Ja klusēji, tevi nospieda. Viņi būtībā vienkārši gribēja, lai tu atzīsti savu vainu, kas daudzās valstīs būtu nepatiesi. Britānijā kāds cilvēks aprakstīja saspiešanu šādi. Viņam uzliek lielu svaru no dzelzs un akmeņiem. Viņa uzturs līdz nāvei ir 3 kumosi miežu maizes bez dzēriena nākamajā dienā. Ja viņš izdzīvo ilgāk, viņam katru dienu nav nekā. Varēja paiet nedēļu, lai kādu pilnībā saspiež līdz nāvei. Tomēr bija cilvēki, kas vienkārši neatzina savu vainu. 1. Asinsērglis. Tas noteikti jāuzskata par radošāko nāves veidu, savu veidu makabru ilustrētu dzejoli. Daudzi no jums jau zina, kas tas ir, jo skatāties seriālu Vikingi, bet mēs paskaidrosim tiem, kuri nekad nav dzirdējuši par slaveno asinsērgli. Šī rituālā soda izpildes forma patiešām pārspēj visu, un mēs domājam, ka labāk izvēlētos iespēju ar maisu pilnu dusmīgu dzīvnieku, kas grimst ezerā. Tā tas ir aprakstīts Vikingu sāgās. Erls Einās devās pie Halfdana un izveidoja asiņaino ērgli uz viņa muguras šādi. Viņš iedūra zobenu viņa ķermenī gar mugurkaulu, nogrieza visas ribas no mugurkaula līdz gurniem un izvilka plaušas ārā. Būtībā tavas ribas tiek izvilktas caur muguras spārnu formā kopā ar visu pārējo, un tu kļūsti par asiņaino ērgli. Šodien mums atkal ir vairāk nežēlības no pagātnes, un mēs atkal runājam par soda veidiem. Iemesls, kāpēc mēs varam atkal un atkal atgriezties pie šīs asiņainās tēmas, ir tas, ka cilvēce ir bijusi neticami barbariska, lai gan daži varētu apgalvot, ka mēs joprojām dažkārt esam diezgan barbariski. Tomēr nav šaubu, ka gadu gaitā mēs kopumā esam kļuvuši nedaudz civilizētāki. Mēs vairs neizcidājam likumpārkāpējus publikas priekšā. Mēs parasti nenoplēšam ādu saviem ienaidniekiem un arī neļaujam bambusam izaugt cauri sagūstītiem karavīriem. Nav šaubu, ka pēc 200 gadiem cilvēki runās par to, cik barbariski mēs bijām 2000. gadu sākumā, tāpat kā mēs tagad saraucam pieri par to, ko darīja mūsu senči. 10 ieslodzījums vieninieka kamerā. Jūs varētu būt pārsteigts, ka tas ir šajā sarakstā, jo ieslodzīto ievietošana vieninieka kamerā joprojām notiek visā pasaulē. Tas varētu būt tāpēc, ka viņš ir bīstams pats sev, bīstams citiem, ir pārkāpis noteikumus citos veidos, vai arī viņš ir citu ieslodzīto mērķi sarakstā.
Lai gan atrašanās vienatnē kamerā visu dienu vai lielāko dienas daļu var izraisīt dažādas psiholoģiskas problēmas, mēs varam iedomāties, ka mūsdienās lielākajā daļā valstu cilvēktiesību līgumi nepieļauj tādu nežēlīgu vieninieku ieslodzījuma veidu, kāds bija sastopams pagātnē. ASV 1800. gados tika praktizēta vieninieka ieslodzīšana, taču parasti nebija tādas lietas kā pastaigu laiks pagalmā vai tikšanās ar apmācītiem terapeitiem. Bieži vien ieslodzītajiem tika iedota bībele, viņi tika ieslēgti telpā ar maz gaismas, un viņiem tika dots laiks nožēlot grēkus, taču šī metode nebija īpaši veiksmīga. ASV augstākās tiesas tiesnesis 1890. gadā norādīja, ka ievērojams skaits ieslodzīto pat pēc īsa ieslodzījuma nonāca pusapziņas stāvoklī, no kura viņus bija gandrīz neiespējami pamodināt, bet citi kļuva vardarbīgi neprātīgi. Viņš arī teica, ka daži citi vienkārši atņēma sev dzīvību. Taču pietiek tikai paskatīties uz Eiropas pazemes cietumiem, lai saprastu, ka ieslodzījums vieninieka kamerā viduslaikos bija daudz briesmīgāks. Dažas no šīm kamerām neielaida nekādu gaismu, un dažkārt tās bija tik mazas, ka tajās nevarēja pat normāli kustēties. Ieslodzītie bieži tika spīdzināti papildus tam, ka viņiem nācās pavadīt laiku, nožēlojot grēkus savā akmens kamerā. Jūs varētu vēl aizvien domāt, ka tas nav tik nežēlīgi kā daži no sūdiem, par kuriem esam runājuši citās pārraidēs, bet mēģiniet iedomāties, ka atrodaties augstā tumšā pazemē un lēnām mirstat, zaudējot prātu, iespējams cenšoties atgūties pēc tam, kad jums ir saspiestas rokas un bez iespējas tikt pie ārsta, lai saņemtu kādas pretsāpju zāles. Ja iznākums parasti bija nāve, jūs varētu sev jautāt, vai labāk izvēlētos stāties zem cirvja un ātri visu izbeigt, vai tomēr izciest kādu vecās skolas sodu vientulībā. Bet dažkārt cilvēki tomēr izkļuva no pazemes un dzīve turpinājās. Tāpēc lielākā daļa no jums iespējams uz mūsu tikko uzdoto jautājumu atbildētu: es izvēlos laiku pazemē, paldies! Tomēr mēs šaubāmies, vai jūs vēlētos iemūrēšanu. Tas var izpausties dažādos veidos, būtībā tas nozīmē būt ieslodzītam līdz nāvei. Tas var nozīmēt, ka ap jums uzceļ 4 sienas. Tādējādi jūs esat vienatnē, bet atstāts tur bez durvīm. Jums var būt gaisa caurums, bet tāpat pēc dažām dienām jūs nomirsiet. Mums stāsta, ka senajā Romā tas varēja notikt ar vestālēm, kuras nepalika šķīstas, bet tiek ziņots, ka tas ir diezgan izplatīti dažās Persijas daļās. Lūk, ko kāds apmeklētājs uzrakstīja pēc sava ceļojuma uz Persiju pirms nedaudz vairāk nekā gadsimta, un ko viņš redzēja par iemūrēšanas kameru. Vēl viena skumja ainava, ko dažkārt var redzēt tuksnesī, ir ķieģeļu stabi, kuros kāds nelaimīgs upuris ir dzīvs iemūrēts. Upuri ievieto stabā, kas jau ir līdz pusei uzmūrēts. Tad, ja bēndē žēlīgs, viņš ātri aizmūrē līdz sejai un nāve iestājas ātri. Taču dažreiz caur ķieģeļiem tiek atstāta neliela gaisa caurlaidība, un šādā gadījumā mocības ir nežēlīgas un agonija ieilgst. Dažreiz tas vienkārši nozīmēja tikt dzīvajam apraktam vai iemūrētam, bet dažos gadījumos bija durvis, taču tās vienkārši tika aizslēgtas. Piemēram, 12. gadsimtā Anglijā karalis varēja piespriest nāvi badā, tāpēc tevi ieslodzīja vieninieka kamerā un nebaroja. Tagad mēs varētu jautāt, vai tu izvēlētos mokošu ātru nāvi, piemēram, tikt sadedzinātam vai saspiestam, vai tomēr labāk lēnām nomirt badā vai nosmakt kapā. 8. Baltā spīdzināšana. Baltā spīdzināšana pēdējā laikā īpaši izmantota Irānā kā sods politiskajiem ieslodzītajiem, taču šāda veida ārkārtēja psiholoģiskā spīdzināšana ir lietota arī citur. Kā jūs droši vien varat nojaust, ieslodzītie tiek izolēti baltās kamerās. Viņi valkā baltu apģērbu, nedzird neko, un dažos gadījumos tiek teikts, ka viņi ēd tikai baltus rīsus. Tas var nozīmēt arī cita veida maņu atņemšanu. Un lūk, kā Eiropas Demokrātisko juristu organizācija to aprakstīja, kad apsūdzēja ASV par šādu rīcību. Guantanamo ieslodzītie tiek turēti sensorā izolācijā, ausis un acis aizsegtas, rokas un kājas sasietas, rokas biezos cindos, turēti būros bez jebkādas privātuma, vienmēr novēroti gan dienā, gan naktī. To sauc par balto spīdzināšanu. Irānas ieslodzītais Amijas Fakrevārds teica, ka baltā spīdzināšana bija daudz briesmīgāka par jebkādu fizisku spīdzināšanu, ko viņš bija cietis, pat tad, kad viņam lauza kaulus. To viņš pastāstīja medijiem pēc atbrīvošanas. Mēs neredzējām nekādas krāsas, visa kamera bija balta, grīda bija balta, mūsu drēbes bija baltas, un arī gaisma bija balta 24 stundas diennaktī. Mūsu ēdiens arī bija balti, rīsi. Mēs nevarējām redzēt nekādas krāsas un nevarējām dzirdēt nekādas balsis. 7. Darvas uzliešana un apbēršana ar spalvām. Tagad atgriežamies pie sāpēm, bet ar papildu pazemojumu. Šāda veida sodu varēja atrast viduslaiku Eiropā, bet tas kļuva diezgan populārs Amerikas revolūcijas laikā. Parasti tas nozīmēja, ka cilvēku izģērba un viņam uz ādas uzlēja karstu darbu. Pēc tam uz cilvēku uzbēra spalvas, tāpēc būtībā viņš kļuva par cilvēku putnu. Sāpes radīja karstā darba, bet pazemojumu – spalvas. Daudzus gadus vēlāk pagaidu īru republikāņu armija varēja ar darbu un spalvām sodīt sievietes, kuras tika apsūdzētas attiecībās ar ienaidniekiem. Avīze Belfastas Telegraph 2007. gadā rakstīja, ka šīm izbiedētajām sievietēm vispirms noskuva galvas, pirms tās vilka pie laternas staba. Kad viņas bija piesietas, viņām uz galvas uzlēja karstu darbu. Pēc tam viņām uzbēra spalvas, kas pielipa pie darvas un turējās vairākas dienas, kalpojot kā atgādinājums par viņu tā sauktajiem noziegumiem pret savu kopienu. 6.
tiesāšana ar ūdeni. Tas nav tikai necilvēcīgi, bet varētu tikt uzskatīts par visatpalikušāko taisnīguma veidu, kādu pasaule jebkad ir redzējusi. Šāda prakse Eiropas daļās bija sastopama vēl 17. gadsimtā. Un, kad sieviete apsūdzēja burvestībās, viņai tika veikts peldēšanas pārbaudījums. Mēs varam minēt sievietes vārdā Merija Satona gadījumu. Kāds 1613. gadā izdots saglabājies izdevums, vēsta tika apsūdzēta par to, ka lika citai sievietei iegrimt komā. Zemes īpašnieks, kurā viņa strādāja, tad meta viņai ar akmeņiem, bet vēlāk viņš nomira no slimības. Tika uzskatīts, ka šī iemesla dēļ viņa bija saistīta ar velnu, un vēlāk viņai tika veikts ragana pārbaudījums. Viņu sasēja ar virvi un iegremdēja upē, lai redzētu, vai viņa peldēs. Ja viņa peldētu, tad viņa noteikti būtu ragana. Bet ja viņa nomirtu, tad viņai nebūtu ļaunuma palīdzības. Taču šī praksa izpaudās dažādos veidos, un dažreiz sievietes vienkārši iemeta ūdenī, sakot, ka Dievs izlems viņas likteni. 5. Ausu vai deguna zaudēšana. Tāda veida sods bija tas, ko varētu saukt par visbargāko taisnīguma veidu. Par mazākiem noziegumiem sods bija par kaut ko tādu, par ko mūsdienās varētu piespriest sabiedrisko darbu, naudas sodu vai vispār neko, izņemot kādu kritiku. Piemēram, kāds mācītājs ASV, kad valsts vēl bija jauna, teica, ka cilvēkiem par ķecerību un citiem ļaunumiem tika nogrieztas ausis. Mēs varētu brīnīties, kāds ļaunums bija tas, par kuru viņš runāja. Dažās Eiropas daļās jūs varējāt zaudēt degunu par kaut ko, ko sauca par sutenerismu, kas būtībā bija viduslaiku sutenerisms. Patiesībā deguna vai ausu nogriešana agrāk bieži notika par dažādiem noziegumiem, jo tas bija veids, kā citiem parādīt, ka esi pārkāpis likumu. Tu visu atlikušo dzīvi staigātu ar kauna zīmi. 4. Sāpju bumbieris. Šis sods arī nenoveda pie tūlītējas nāves, bet tas izraisīja stipras sāpes un bieži vien lēnāku nāvi no gūtajiem ievainojumiem. Tagad mums jāatzīst, ka, lai gan šie instrumenti pastāvēja un daži ir muzejos, to izmantošanas veids lielā mērā ir spekulatīvs. Daži avoti apgalvo, ka ierīce, kas bija bumbiera formas, tika izmantota, lai sodītu tos, kuri bija runājuši nevietā. To varēja ievietot apsūdzētā mutē, un tad ar atslēgu metāla daļas izvirzījās uz āru, piespiežot muti plāši atvērties. Citi avoti apgalvo, ka to ievietoja vīrieši aizmugurē, kuriem bija attiecības ar citiem vīriešiem, vai sievietes priekšpusē, ja viņa tika apsūdzēta par mēģinājumu izraisīt abortu. 3. Cīpslu pārgriešana. Tas būtībā bija veids, kā sakropļot cilvēku vai padarīt viņu par kropli, kā agrāk mēdz teikt. Notika tā, ka cilvēkam, bieži vien ieslodzītajam, tika pārgrieztas visas cīpslas augšstilba aizmugurē, un tas faktiski liedza viņam jebkad vairs staigāt. Vismaz vienu šādu soda piemēru var atrast grāmatā Ammianus Marcellinus Romas vēsture. 2. Kāju cepināšana. Kā jūs visi zināt, pēdu apakšas ir ļoti jutīgas, un tieši tāpēc tās gadsimtu gaitā bieži ir kļuvušas par spīdzināšanas upuriem. Ir pierādījumi, ka kāju cepināšana tika izmantota senās Romas laikos, kā arī ir pierādījumi, ka tas notika Spānijas inkvizīcijas laikā. Tas var arī daļēji sakropļot cilvēku, kā iespējams notika vienā gadījumā, kas aprakstīts grāmatā Cietums, uguns un zobens, templiešu bruņinieki un krusta kari. Templiešu ordeņa loceklis tika apsūdzēta ķecerībā, un viņam tika cepināts kājas. Šī cepināšana bija ārkārtēja, un teikts, ka viņa kāju kauli apdega un sabira. 1. Skrūves. Mēs esam diezgan daudz runājuši par spīdzināšanas ierīcēm citās pārraidēs, un daudzās no tām ir bijušas skrūves. Taču vienkāršākos veidus dažkārt vienkārši sauca par īkšķa skrūvi, pēdas skrūvi vai kājas skrūvi. Jūs varat atrast pierādījumus par vissmagāko – galvas skrūvi, bet ir arī daži pierādījumi par dzimumorgānu skrūvi. Mēs vienkārši runājam par spīlēm – lielākas galvai, mazākas īkšķiem. Kāju vai pēdu spīdzināšanas ierīces dažkārt sauca par zābakiem. Tikai šos zābakus varēja padarīt daudz šaurākus, kad cilvēks tos uzvilka. Kad tie tika pievilkti, pastāvēja iespēja, atkarībā no pārkāpuma un no tā, kas tika pateikts nopratināšanas laikā, ka viss, kas atradās iekšpusē, tika saspiests sīkos gabaliņos. Vienā grāmatā, kurā tika apspriestas šīs ierīces, ko izmantoja Skotijā, tika teikts, ka kājas skrūve izraisa visstiprākās un nežēlīgākās sāpes pasaulē. Pat kāju pirkstu vai īšķu saspiešana bez šaubām izraisītu ārkārtīgas sāpes. Taču, atšķirībā no dažām citām spīdzināšanas metodēm, par kurām mēs esam runājuši, šādu skrūvju izmantošana bija diezgan izplatīta, un šķiet, ka tās nevienmēr tika pielietotas tikai par smagiem noziegumiem. Ir daudz šausminošu ierīču no tālas pagātnes, kas bija paredzētas, lai radītu nepanesamas sāpes vai vienkārši nogalinātu savu upuri. Dažas no tām, piemēram, bronzas vērsis, misiņa statuja, kurā upuri dzīvu sadedzināja, izklausās pat tiešām biedējoši. Krūšu plēsējs vai moku bumbieris ir vēl citi piemēri lietām, par kurām tu skaidri zini, ka negribētu ar tām saskarties. Bet pieņemsim, ka tu būtu gūsteknis, un tie, kas ir atbildīgi, draudētu iznest riteni, Katrīnas riteni. Tu varētu padomāt, tas nemaz neizklausās tik slikti. Tevi sagaidītu pamatīgs šoks. Mēs izskaidrosim, kāpēc šajā raidījuma The Infographic Show sērijā par Katrīnas riteni vissmagākajiem sodiem. Saskaņā ar leģendām, Katrīnas ritenis ir nosaukts par godu svētajai Katrīnai no Aleksandrijas, kur ir aizbildne tiem, kas ir akadēmiski vai filozofiski noskaņoti un pasargā no negaidītas nāves. Tagad par šo personu nav nekāda pieminējuma pirms 9. gadsimta, lai gan it kā viņa dzīvoja 4. gadsimtā, tāpēc tiek uzskatīts, ka viņa patiesībā nav eksistējusi.
Neskatoties uz to, viņas stāsts bija labi zināms un sākās Eģiptē. Tika uzskatīts, ka viņa bija cēlas izcelsmes, ja ne pat princese, kā arī ļoti centīga mācībās. Tomēr daži varētu uzskatīt, ka tas nebija pārāk prātīgi, ka viņa sacēlās, lai protestētu pret tā laika Romas imperatoru Maksentija netaisnībām, kurš nežēlīgi vajāja kristiešus. Tiek apgalvots, ka Maksentijs izvēlējās vairākus mācītus vīrus, lai tie sacenstos asprātībā ar jauno Katrīnu, taču galu galā gudrie vīri zaudēja. Kā vēl lielāku apvainojumu, kamēr viņa atradās cietumā par saviem vārdiem, Katrīnai izdevās pievērst kristietībai daudzus Maksentija karavīrus un pat viņa sievu. Nav jāmin, ka tas Maksentijam īpaši nepatika. Pēc spīdzināšanas, kuras laikā viņa pasludināja Jēzu Kristu par savu līgavaini, viņai tika piespriests nāves sods. Šajā brīdī tika izmantots rats, kas bija paredzēts kā nāves soda izpildes ierīce. Stāsts vēsta, ka rats saplīsa, tiklīdz viņa tam pieskārās, un tāpēc izmisumā imperators galu galā lika viņai nocirst galvu. Pēc tam viņa tika aizvest uz Sinai kalnu. Interesanti, ka vēlāk svētā Žanna d'Arka atzina Katrīnas balsi par vienu no vairākām, ko viņa dzirdēja. Tātad, kas ir šis rats, no kura Katrīna brīnumainā kārtā izbēga, bet kas nogalināja daudzus mazāk laimīgos? Vēl viens tā nosaukums – laušanas rats. Droši vien jums jau dod kādas idejas. Tas bija no koka izgatavots rats, līdzīgs, ja ne tāds pats, kāds izmantoja pajūgiem. Papildus tam, ka šie riteņi bija izgatavoti no masīva koka, tiem bija metāla atmale, lai gan dažkārt tos pārveidoja tā, lai tie varētu nodarīt vēl lielāku kaitējumu ar izvirzītiem dzelzs sasmeņiem. Šos milzīgos riteņus tad meta virsū notiesātajiem pa visu ķermeni, salaužot kaulus trieciena brīdī. Vēl viena pieeja bija piesiet cilvēku pie riteņa un sist viņa locekļus ar dzelzs sāmuriem vai stieņiem, kamēr riteni grieza. Galvenais bija tas, lai kauli tiktu sadragāti. Tas bija viss, kas bija svarīgi. Precīzs riteņa nomešanas vai āmuru sitienu skaits tika noteikts jau iepriekš. Tas bija atkarīgs no notiesātā nozieguma smaguma, piemēram, vai viņš bija izdarījis laupīšanu vai slepkavību. Sliktākajiem pārkāpējiem tika pieliktas īpašas pūles, lai sods labāk atbilstu noziegumiem. Piemēram, zem upura dažkārt tika novietoti asi koka gabali, lai radītu vēl lielākas ciešanas. Savukārt tiem, kurus vēlējās pasargāt no vissmagākajām ciešanām, nāvējošu triecienu varēja dot riteņa nomešanas vai dzelzs sitiena laikā, vai arī tūlīt pēc tam. Diemžēl lielākajai daļai tik labi neveicās, un kaulu laušana bija tikai sākums, jeb pirmais solis no 2 vai 3. Pēc pirmā soļa ķermeņus parasti ievietoja cita riteņa spieķos. Lai gan to būtu grūti izdarīt ar veselu cilvēku, tas bija daudz vieglāk, kad viņu locekļi bija salauzti. Riteni tad piestiprināja pie staba un izstādīja visiem redzēšanai, līdzīgi kā tos, kuri bija piedzīvojuši krustā sišanu. Šajā brīdī dažus sagriez gabalos vai nožņaudza, kas beidzot, lai arī sāpīgi, izbeidza viņa ciešanas. Citus novietoja virs degošas uguns, vai arī vienkārši iemeta tieši tajā. Bija pat iespējams cilvēku pakārt, kamēr viņš atradās uz rata, lai gan šī iespēja parasti tika atstāta tiem, kuri bija atzīti par vainīgiem vissmagākajos noziegumos vai vairāk kārtējos nopietnos pārkāpumos. Bende, kas bija atbildīga par soda izpildi, neizrādīja nekādu žēlastību pat to dvēselēm, kuras bija nogalinājuši. Līķus vienkārši atstāja turpat, kur tie bija nomesti vai pakārti, lai tos saplosītu savaļas dzīvnieku knābji, zobi un nagi. Daudz ticēja, ka tas neļaus dvēselēm nekad atrast mūžīgu mieru. Tas arī kalpotu kā briesmīgs brīdinājums citiem. Tomēr tiem, kuriem tika piespriests nāves sods ar Katrīnas ratu, bija viena neliela cerība. Ja viņi kaut kādā veidā atbrīvojās, vai ja rats kādā veidā nespēja izpildīt savu uzdevumu. Šādos apstākļos to uzskatīja par dievišķu iejaukšanos, un notiesātā dzīvība galu galā tika saudzēta. Tomēr tas bija ļoti maz ticams. Tas notika tik reti, ka, kad tas notika, tas kļuva par reliģisko glezna tēmu, attēlojot brīnumu. Biežāk tie, kuriem tika piespriests šāds sods, nekad nenonāca mākslas darbos. Turklāt viņa ciešanas varēja vilkties šķietami bezgalīgi, pirms viņi nomira. Ir stāsti par slepkavu 14. gadsimtā, kurš izturēja 3 dienas pirms nomira. Citā reizē kāds vīrs vārdā Bonadžes izturēja 4 pilnas dienas un naktis. Vēl apšaubāmāks stāsts par vācu sēriju veida slepkavu 16. gadsimtā apgalvo, ka viņš ar alkohola palīdzību palika dzīvs pat 9 dienas. Taču visticamāk šis pēdējais stāsts ir tikai vēl viena leģenda. Katrīnas jeb laušanas rats bija patiešām briesmīga ierīce. To tika izmantots kā publiskas nāves soda izpildes metode Eiropā no senatnes līdz jaunajiem laikiem. Bavārijā to izmantoja līdz pat 1813. gadam, kad tas tika aizliegts, un tiek uzskatīts, ka pēdējo reizi tas tika lietots Prūsijā vēl 1841. gadā. Mēs visi, tāpat kā mūsdienu noziedznieki, esam ļoti pateicīgi, ka ar laiku šī metode zaudēja popularitāti lielākajā daļā sabiedrību. Jūs būtu labāk izvēlējušies, lai viņi vienkārši salauž jums kaulus, vai varbūt ieliek galvu ledus augstā ūdenī, līdz šķiet, kas līkstat. Tas būtu bijis daudz labāk nekā šis baltums, šis kurlinošais, nežēlīgais baltums. Mēnešiem ilgi jūs neredzējāt nevienu krāsu. Kamera bija balta, sienas, durvis un grīda. Jūsu drēbes bija baltas, un visu dienu un nakti viņi turēja spožu baltu gaismu ieslēgtu.
Kad viņi deva ēdienu caur durvīm, tas vienmēr bija viens un tas pats ēdiens – balti rīsi uz balta šķīvja. Jūs nekad nedzirdējāt nevienu balsi, izņemot tās, kas bija jūsu galvā. Ja jūs vēlējāties izmantot tualeti, jums vajadzēja pabāzt zem durvīm baltu papīra lapu. Tad apsargi ar polsterētiem apaviem klusi pieklīvoja, lai atvērtu durvis, un tad jūs varējāt izmantot balto tualeti. Pēc vairākiem šādiem mēnešiem jūs sākāt aizmirst, kas esat. Balsis jūsu galvā kļuva īstas. Jūs pat vairs neatcerējāties, kā izskatās jūsu vecāki. Laipni lūdzam baltā spīdzināšanas pasaulē. To, ko mēs jums tikko aprakstījām, dažkārt sauc par uzlabotu nopratināšanas metodi, un šajā gadījumā to dēvē par galēju sensoro deprivāciju. Persona, kas to piedzīvoja, ir Amirs Fakhravars, bijušais ieslodzītais Irānā. Viņa noziegums bija kritizēt Irānas režīmu. Kā aktīvists 90. gada beigās un 2000. gada sākumā viņš teica, ka vairāk kārt ticis ieslodzīts un nopratināts. Viņš sacīja, ka ir ticis sists tik smagi, ka viņam tika salauzti kauli, bet nekas. Nekas nebija tik nežēlīgs kā baltā spīdzināšana. Labā ziņa viņam bija tā, pēc 8 mēnešiem, kas pavadīti tajā baltajā istabā, viņam izdevās aizbēgt no Irānas un pārcelties uz ASV. Viņam paveicās. Citi bijušie režīma kritiķi, kuri uzturējušies bēdīgi slavenajā Evinas cietumā Irānā, ir aprakstījuši, kā daži ieslodzītie tur tika spīdzināti līdz nāvei. Dažiem ieslodzītajiem Evinas cietumā ir izpildīts nāves sods, citiem ir amputētas ķermeņa daļas, daži ir kļuvuši akli un lielākā daļa tika turēta apstākļos, kurus var saukt par šausminošiem. Paliksim pie Irānas vēl uz brīdi un paklausīsimies, ko par balto spīdzināšanu teica Irānas žurnālists Ibrahīms Nabavī. 2004. gadā viņš sazvanījās ar organizāciju Human Rights Watch. Šī ir daļa no viņa sarunas. Kopš es pametu Evinas cietumu, es nevaru aizmigt bez miega zālēm. Tas ir briesmīgi. Vientulība tevi nepamet vēl ilgi pēc tam, kad esi brīvs. Ikvienas tev priekšā aizvērtas durvis. Tāpēc mēs to saucam par balto spīdzināšanu. Viņi panāk savu nepielietojot fizisku vardarbību. Tu sāc lūst, un kad esi salauzts, viņiem ir vara pār tevi, un tad tu sāc atzīties. Vēl viens bijušais ieslodzītais kādā no Irānas baltajām kamerām to aprakstīja šādi. Pēc 3 dienām tas kļūst tik grūti. Dažādi cilvēki salūst dažādos laikos. Mēs mēdzam runāt par to, kad cilvēki salūst. Daži salūza pēc dažām dienām, citi varēja izturēt daudz ilgāk. Tā ir pilnīga klusuma sajūta. Pēc 3 dienām es vienkārši vēlējos dzirdēt jebkādus vārdus. Pat ja tie bija lamu vārdi, pat ja tā bija skarba nopratināšana. Īsumā tas ir tas, par ko ir baltā spīdzināšana – salauzt cilvēku. Tas notiek tad, kad valdība, un kā redzēsiet, ne tikai Irānas valdība, vēlas, lai cilvēks izjustu elli, un tāpēc viņi panāk, ka cilvēks pasaka to, ko viņi vēlas zināt. Tas neatstāja zilumus, rētas, izņemot tās, kas ir psiholoģiskas. Vai kas tāds jebkad ir noticis ar ieslodzītajiem ASV? Saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju datiem atbilde ir jā. 2019. gadā laikraksts The New York Times rakstīja par CIP spīdzināšanas programmu. Pastiprinātās nopratināšanas metodes, kas tika izmantotas Guantanamo līcī un citos slepenajos cietumos, piemēram, CIP slepenajā cietumā Taizemē. Izmantotās metodes ietvēra tādas lietas kā vīriešu turēšanu stresa pozās, lai viņi nevarētu gulēt vairākas dienas, vai ieslodzīto pakļaušanu slīcināšanas imitācijai, vai arī vīriešu turēšanu mazā kastē, kur viņi nevarēja normāli apsēsties. Organizācija ar nosaukumu Eiropas demokrātiskie juristi rakstīja, ka nopratināšanas tehniķi, kas strādāja Guantanamo objektā, dažkārt vīriešiem aizsedza acis un ausis. Pēc tam viņi uzvilka ieslodzītā rokām biezus cimdus un sasēja kājas. Šāda veida maņu atņemšanu sauca par baltajām mocībām, taču tas drīzāk izklausās pēc tumšajām mocībām. Tomēr rezultāts ir viens un tas pats – ieslodzītais sāk zaudēt prātu. Līdzīga situācija notika Abu Graibas cietumā Irākā, un pasaule par to uzzināja pēc tam, kad tika publiskotas vairākas fotogrāfijas. ASV armija dažkārt vīriešiem uzvilka darba kombinezonus, sasēja viņus, uzlika maskas uz mutes un aizsedza acis un ausis. Spīdzināšanas rezultātā ieslodzīto maņas vienmēr tika nomāktas tik ļoti, ka viņi sāka garīgi sabrukt. Bet briti darīja kaut ko līdzīgu jau ilgi, pirms tas notika Irākā. 70. gados cilvēkus, kuri tika turēti aizdomās par saistību ar īru republikāņu armiju, aizvedu no viņu mājām vai no ielas, neliekot viņiem stāties tiesas priekšā. Pēc tam viņus aizvedu uz slepena nopratināšanas centru un pakļāva tā sauktajām 5 metodēm. Tās bija pārklāšana ar kapuci, stāvēšana pie sienas, miega liekšana, pakļaušana troksnim un pārtikas un dzēriena liekšana. Kad vīrieši atradās savās kamerās, viņi bija saslēgti roku dzelžos un ar kapuci galvā, tāpēc viņi burtiski visu laiku bija tumsā. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, briti nepārtraukti atskaņoja šņākoņas ierakstu, jeb tā saukto balto troksni. Ieslodzītie dažkārt varēja saņemt spērienu pa cirkšņiem, pat nezinot, ka kāds ir ienācis viņu kamerā. Tas radīja pastāvīgu stresu un nespēju gulēt. Kāds bija šīs sensorās deprivācijas mērķis? Tas bija izraisīt vissmagāko depresiju, paralizējošu trauksmi, bet pēc kāda laika halucinācijas un pat samaņas zudumu. Briti to izmantoja arī Irākas karā un ieviesa šo metodi ASV, Izrēlā un Brazīlijā. Kā valstis ar to tika cauri? Viņi saka, ka tas nav gluži spīdzināšana, bet gan pastiprināta nopratināšana, ko cilvēktiesību organizācijas jau gadiem ilgi kritizē.
Venecuēlā varas iestādēm ir sava unikāla pieeja Baltijai spīdzināšanai. Zem kādas ēkas Karakasas pilsētā atrodas vieta, ko sauc par La Tumba, jeb kapu. Tur ieslodzītos tur mazās kamerās, kas ir nokrāsotas baltā krāsā. Viņiem nav atļauta nekāda saskarsme ar apsargiem vai citiem ieslodzītajiem, un viņi nedzird nekādas skaņas. Visu diennakti viņu kamerā spīd spilgta gaisma, tāpēc pēc kāda laika ieslodzītajiem vairs nav ne jausmas, cik ir pulkstenis. Nav pārsteigums, ka ir ziņojumi par dažiem, kuri mēģinājuši izdarīt pašnāvību. Citi var ciest no vemšanas, caurējas vai halucinācijām. Kāda ieslodzītā māte mēdījiem teica, viņš ir dzīves aprakts, praktiski gaida nāvi. Vai tu spētu izturēt balto spīdzināšanu? Mēs šaubāmies. Mēs šaubāmies, vai kāds spētu izturēt balto spīdzināšanu, nepakļaujoties neprātām. Cilvēktiesību organizācija Human Rights Watch runāja ar bijušo ieslodzīto no vietas, ko sauc par cietumu 59 Irānā. Šis ieslodzītais bija redzējis izolācijas kameras un par tām teica sekojošo. Es nevaru iedomāties, kā varētu pavadīt kaut vienu nakti šajās vieninieka kamerās, nezaudējot prātu. Un tas nav tikai par to, kas notiek baltajās istabās, bet arī par to, kas notiek pēc tam, kad tu tiec ārā. Kā teica viens bijušais aizturētais Irānā, es iegāju kā viens cilvēks un iznācu kā pavisam cits cilvēks. Pamēģini uz mirkli iedomāties sevi šādā situācijā. Tu esi karalis 9. gadsimta viduslaiku Anglijā, un tev ir uzbrukuši un pārņēmuši diezgan biedējoši vikingu bari, kuri ir atbraukuši, lai vispirms nogalinātu un tad izlaupītu. Tev ir pateikts, ka tevi sodīs ar nāvi, un tāpēc tu gaidi kaut kādā teltī, domājot, kā tas viss notiks. Parasti tevā dzimtenē likumpārkāpējs ved pie eša. Tu domā, labi, tas būs ātri un nesāpīgi. Es noskaitīšu savas lūkšanas, un ar to viss beigsies. Es būšu moceklis, debesis būs man labvēlīgas, bet tu nenovērtē par zemu savu ienaidnieku nežēlīgo radošumu. Drīz tu uzzini, ka tev caur muguru izvilks ribas un plaušas, lai pārvērstu tevi par savu veidu spārnotu radību. Tu domā, sasodīts, tas būs smagi. Un tas īsumā ir asins ērglis, bet mēs pievienosim vēl nedaudz šī nežēlīgā vikingu soda veida aprakstām. Vispirms cilvēku noliek uz vēdera tā, lai mugura būtu vērsta uz augšu. Iespējams, ja upurim nebūtu pateikts, kas notiks, viņš varētu domāt, ka viņam nocirtīs galvu, kā tas bija ierasts anglosakšu Anglijā. Mēs nevaram būt pārliecināti, vai viņiem to pateica vai nē, jo vikingu literatūrā par to nekas nav minēts. Mēs arī pieņemam, ka viņus turēja vairāk cilvēki vai piesēja. Šīs detaļas vecajos tekstos trūkst. Tātad cilvēks guļ uz vēdera, gaidot. Šī soda izpildes forma bija sava veida rituāls, tāpēc nav šaubu, ka tas notika īpašā vietā, un to vēroja daudzi vikingu vīrieši. Tad pie kailā upura pienāk bende ar ļoti asu nazi vai kaut ko lielāku, piemēram, cirvi. Dažos gadījumos viņam ādā varēja iegriezt ērgli. Tas bija tikai uzkoda. Ar šo nāzi viņš tad pārgriež vīriešu muguras miesu ar tādu spēku, ka patiešām pārrauj ribas. Šīs ribas tiek izvilktas un izstieptas uz āru, kā spārni. Galvenais moments ir tad, kad vīrieša plaušas tiek izvilktas caur muguru un apvītas ap ribu spārniem. Šai procedūrai bija jāatstāj iespējas par putnu spārniem, tāpēc arī nosaukums asins ērglis. Tas izklausās pārāk briesmīgi, lai būtu patiesība. Kā mēs zinām, ka tas tiešām notika? Vikingu laikmetā viņiem bija dzejnieki, kā tas bija daudzās senajās kultūrās. To sauca par skaldu dzeju. Šie dzejoļi kļuva par daļu no sāgām, stāstiem, kuros aprakstītas tādas lietas kā vikingu iebrukumi, diženu karaļu leģendas, asiņainas kaujas un tam līdzīgi. Daži no šiem stāstiem ir saglabājušies, un tie ir tikuši tūkoti. Ir stāsts, ko sauc par Orkneju sāgu, un tajā aprakstīti varoņdarbi vīra vārdā Haralds I Skaistmatis, kurš, kā tiek uzskatīts, bija pirmais Norvēģijas karalis. Viņš tiek uzskatīts par valdnieku laikā, kad vikingi pārņēma Orkneju un Šetlandes ziemeļu salas. Ja jūs nezināt, kur tās atrodas, un mēs negaidām, ka lielākā daļa no jums zinās, tās ir uz ziemeļiem no Skotijas, bet tās ir salu grupas, nevis cietzemes daļa. Ja jūs nezinājāt, salu grupa tiek saukta par arhipelāgu. Redziet, mēs ne tikai aprakstām asinis un vardarbību. Sāga detalizēti apraksta dzīvi šajās salās. Daži zinātnieki varētu apšaubīt, vai tas, kas ir uzrakstīts, patiešām notika, jo sāga tika uzrakstīta daudzus gadus pēc tam, kad karalis Haralds bija dzīvs. Tā tika uzrakstīta 13. gadsimtā, bet vikingi tur bija jau kopš 9. gadsimta. Mutvārdu stāstījumi iespējams nodeva detaļas no paaudzes paaudzē. Jebkurā gadījumā, lai īsu stāstu padarītu vēl īsāku, viens no Haralda karotāja dēliem, vārdā Halfdans, Garākāja, tika sodīts ar nāvi, jo viņš bija iesaistīts varas cīņās, kuru laikā tika nogalināts viens no vikingu augstmaņiem un vēl 60 vīri. Viņš to bija izdarījis kopā ar savu brāli. Tas brālis tika izsūtīts no Orkneju salām, bet operācijas galvenajam organizatoram tik labi neveicās. Nokautā augstmaņa dēls atriebās un pieprasīja, lai Halfdanam garajai kājai tiktu izpildīts asins ērglis, kā upuris dievam Odinam. Tā tas ir ticis tulkots. Jarls Einārs piegāja pie Halfdana un izpildīja asins ērglu uz viņa muguras, tādā veidā, ka iedūra zobenu viņa krūtīs pie mugurkaula un pārgrieza visas ribas līdz gurniem, pēc tam izvilka plaušas. Un tā Halfdans nomira. Tas ir pirmais gadījums.
Otrais gadījums saistīts ar biedējošu vikingu karotāju vārdā Īvars Bezkaulainais, par kuru saka, ka viņš bija ziemeļnieku varoņa Ragnara Lodbroka dēls. Jūs varētu jautāt, kāpēc Bezkaulainais? Un vēsturnieki ir domājuši tieši to pašu. Daži uzskata, ka viņš patiesībā nebija bezkaulains, bet gan viņa dzimumloceklis īsti nedarbojās. To, kas viņam trūka fiziski, viņš kompensēja ar prātu, jo tiek teikts, ka viņš bija izcils taktisks kaujā. Tas bija laiks, kad vikingi pārņēma lielas daļas anglosakšu Anglijas, un tas ir sīki aprakstīts sāgā, ko sauc par Ragnara dēlu stāstu. Tajā attēlots, kas notika ar 9. gadsimta karali Ēlu no Nortambrijas. Tā ir Ziemeļanglija. Karalis Ēlu uzzina par gaidāmo iebrukumu, ko vada lielais Ragnars Lodbroks. Ir dažādi stāsti par to, ko viņš darīja un kā viņš nomira, bet viens no tiem – uzmanību. Ja vēl neesi noskatījies seriālu Vikingi, aizspied ausis. Tagad viņu sagūsta karalis Ēla un iemet čūsku bedrē. Tur viņš iet bojā. Ivars Bezkaulainais ir pārāk gudrs, lai iebruktu Ziemeļanglijā. Kamēr tur esošā armija ir tik spēcīga, viņš nogaida savu īsto brīdi. Patiesībā viņš paliek Anglijā, bet lūdz karalim Ēlam piešķirt tā saukto vergildu, kas ir sava veida kompensācija par cilvēka dzīvību, šajā gadījumā par viņa tēva dzīvību. Viņš Ēlam saka, ka viss, ko viņš vēlas, ir vērša āda, un viņš paņems tikai to zemi, ko varēs aptīt ar šo ādu. Mūsdienu valodā runājot, Ēla varēja padomāt, kāds muļķis. Bet viltīgais Īvars sagrieza ādu ļoti plānā strēmelē un aptina to ap lielu teritoriju. Viņš teica, ka šī būs jauna pilsēta, un šī pilsēta esot Jorka, Ziemeļanglijā. Īvars panāk, ka visi šī reģiona virsaiši nostājas viņa pusē. Tagad viņam ir spēcīga armija, tāpēc viņš nolēma, ka ir pienācis laiks uzbrukt pārējai Anglijai un atriepties Ēlam. Daudzi Ziemeļanglijas iedzīvotāji zvēr uzticību Īvaram, jo viņi viņu cienot, kas izklausās mazliet pēc ziemeļnieku propagandas. Tas viss beidzās ar to, ka Ēla tika sagūstīts un Īvars kļuva par Ziemeļaustrumu Anglijas karali. Viņa brāļi būtībā devās svētceļojumā, postot Angliju un visu Eiropu. Tikmēr Ēla gatavojas saņemt baiso, asiņainā ērgļu sodu, un vienā 11. gadsimta dzejolī tas tulkots šādi. Un Īvars, tas, kurš dzīvoja Jorkā, Ēls mugurā iegrieza ērgli. Tā ir diezgan ģimenei draudzīga notikuma apraksta versija, jo mums ir arī vēl viens apraksts, ja tava asiju kāre vēl nav apmierināta. Tas bija šāds. Viņi lika uz Ēlas muguras iegriezt asiņaino ērgli, nogrieza visas ribas no mugurkaula un tad izrāva viņam plaušas. Labi, vai tas viss tiešām notika? Nu, kurš gan to zina? Jo neviens vēsturnieks, kurš tev saka, ka tā ir patiesība vai nav patiesība, nevar būt pilnīgi drošs. Viņi tur nebija. Daži zinātnieki saka, ka ziemeļnieku dzejnieki, tāpat kā mūsdienu dzejnieki, bija noslēpumaini, izmantoja simbolismu un nevienmēr izteicās burtiski, sakot, ka 12. gadsimtā dāņu dzejnieks vārdā Saxo Grammaticus arī rakstīja par cilvēkiem, kurus sagrieza gabalos un pārvērta par ērgli. Tā ka noteikti šķiet, ka tajos tumšajos laikos bija kopīga tēma. Tajā aprakstā vikingi šo rituālu aizveda vēl tālāk un bēra sāli atvērtajā ķermenī. Daži saka, ka tas varētu būt noticis, bet citi uzskata, ka daudz kas gadu gaitā ir pazudis tulkojumā. Redziet, sāgu rakstnieki to visu pierakstījis 100 gadu pēc notikumiem. Kā jūs paši zināt, lietas ar laiku mēdz tikt pārspīlētas. Tas, kas sākas kā viens vīrs, kas pagrūž otru dzelzceļa stacijā, nedēļas beigās jau var kļūt par asiņainu kautiņu, kur kāds zaudējis zobus un aci. No šī haosa var izcelties arī kāds varonis. Vai tie stāsti par vikingu vardarbību tika pārspīlēti, jo cilvēki viņus abrīnoja un tāpēc pastiprināja vikingu nežēlību, vai arī tie bija precīzi? Mēs vienkārši nezinām, bet fakts ir tāds, ka par asinsērgli tika runāts nedaudz. Zinātnieki joprojām nav vienisprāts, bet šī raidījuma interesēs mēs nelūksim jums ļaut faktiem sabojāt labu stāstu. Runājot par taisnīgumu, varētu teikt, ka senā Persijas impērija bija barga, bet taisnīga. Krimināla kodeksā bija iekļauts taliona princips – aci pret aci, zobu pret zobu. Par sīkākiem pārkāpumiem parasti tika piemēroti naudas sodi. Par apmelošanu jūs varēja iezīmēt, bet par smagākajiem noziegumiem piesprieda nāves sodu. Dažkārt pastāvēja arī 2 pārkāpumu noteikums, kas nozīmēja, ka par pirmo pārkāpumu cilvēku vēl nenāves sodīja. Tātad, jūs esat senajā Persijā, jau 2 pārkāpumi. Jūs domājat, kā tiks izpildīts nāves sods? Vai tas būs nosmacēšana ar pelniem varbūt? Vai varbūt izkausēta zelta iepildīšana rīklē, kā tas iespējams notika ar Romas imperatoru Valeriānu? Grūti pateikt, kas būtu sliktāk, bet šodien mēs domājam, ka mums ir persiešu sods, kas bija visbrutālākais no visiem. Lai gan senajiem persiešiem bija stingri likumi, kas attiecās uz taisnīgumu, kā jau minējām, tas dažkārt viņus neatturēja no ārkārtējas brutalitātes. Pirms mēs nonāksim pie iespējams vissmagākā soda no visiem, mēs sniegsim jums vēl dažus piemērus. Piemēram, persiešu tiesneša vārdā Sisamnes nāve. Tiek teikts, ka viņš bija korumpēts, un Persijas karalis Kambijs II, kurš valdīja no 530 līdz 522 gadam pirms mūsu ēras, vēlējās viņu padarīt par piemēru citiem, kuri varētu domāt par tiesu korumpēšanu. Tiek teikts, ka tiesnesis tika nodīrāts no galvas līdz kājām, un pēc tam viņa āda tika izmantota, lai izgatavotu krēslu.
Kā stāsta leģenda, ik viens, kurš turpmāk tika iecelts par tiesnesi, bija spiests kādu laiku sēdēt šajā krēslā, lai zinātu, kas ar viņu notiktu, ja viņš būtu korumpēts. Šo šausminošo skatu var redzēt glaznās Sisamnesa arests un Sisamnesa nodīrāšana. Tad ir stāsts par Kiru Lielo. Ir rakstīts, ka viņa sieva kļuva ļoti neapmierināta ar vienu no saviem eunuhiem. Tik ļoti neapmierināta, ka pavēlēja viņu nogalināt 3 reizes. To sauc par trīskāršo nāvi. Tiek teikts, ka vispirms viņam tika izrautas acis, bet pēc tam viņu aprūpēja, lai viņš atveseļotos. Otrā nāve bija viņa nodīrāšana, bet atkal viņu aprūpēja, lai viņš nenomirtu. Mēs varam iedomāties, ka viņš nevarēja būt pilnībā nodīrāts, jo tas noteikti izraisītu nāvi. Kad viņš bija atguvies, tad viņu piesita krustā un darbs bija padarīts. Tomēr jāteic, ka šim stāstam ir daudz versiju. Pagaidām pieturēsimies pie šīs. Tātad, ņemot vērā šos 2 soda veidus, bet tiešām var būt kas vēl briesmīgāks. Tagad mums jāaplūko stāsts par vīru vārdā Mitridāts. Viņš bija jauns persiešu karavīrs, kuru nogalināja 401 gadā pirms mūsu ēras. Teikts, ka šis vīrs nejauši nogalināja Kiru jaunāko, Dumpinieku, kurš bija iecerējis nogalināt savu vecāko brāli Arsaku, lai varētu mantot troni. Tūkstošiem vīri tika nogalināti Kira pusē, kad tas viss kulminēja Kunaksas kaujā. Kira armija ieguva pārsvaru uzbrukot Artaksarks armijai. Viss noritēja labi, tronim viņš jau bija pavisam tuvu. Tad Kirs devās uzbrukumā sava brāļa personīgajai miesas sardzei, un tad pēkšņi šķēps no nekurienes viņu trāpīja un nogalināja uz vietas. Tas bija milzīgs trieciens Dumpiniekiem, un viņi visi atkāpās. Viņa nākotnes karalis bija miris. Viss bija beidzies. Mēs to zinām, jo šo stāstu pierakstīja grieķu biogrāfs Plutarks savā esejā Artaksarksa dzīve. Vēl viens grieķu rakstnieks vārdā Ktesijs pastāstīja Plutarham par vīra likteni, kurš nejauši nogalināja Kiru ar to šķēpu. Kā jūs zināt, viņa vārds bija Mitridāts. Ir saprotams, ka daži cilvēki iespējams bija nedaudz aizkaitināti uz Mitridāta. Tikai visbargākais sods būtu piemērots, un te arī parādās skafisms. Šādi Plutarks apraksta ļoti neparastu nāvis sodu. Mēs to pārstāstīsim, jo viņa valoda mūsdienās ir nedaudz novecojusi. Tātad 2 vienādi izmēra laivas tika uzliktas viena uz otras un saskavotas kopā. Tas būtībā izveidoja peldošu zārku. Laivā tika izveidota caurumi, lai ieslodzīto varētu tajos nostiprināt tā, ka viņam ārā palika rokas, kājas un galva. Līdz šim viss skaidrs. Viņš peldēja, un viņa galva bija ārā. Viņam kļuva diezgan karsti. Viņu atstāja tur, kamēr karstā saule spīdēja sejā. Viņa ķermenis peldošajā kapā tika cepināts karstumā. Tad viņi piespiedu kārtā baroja Mitridātu ar pienu un medu, un vēl diezgan lielās porcijās. Viņi arī pārklāja viņas seju ar šo maisījumu. Drīz viņa ar medu pārklāto seju klāja mušas, kas mielojās gan ar viņu, gan ar medu. Kad viņam piespiedu kārtā deva arvien vairāk ēst, līdz viņa vēders bija uzpūties, un viņš bija radījis diezgan lielu izkārnījumu kaudzi. Šajā brīdī, kā teica Plutars, no izkārnījuma puves un maitāšanās iznāk rāpojoši radījumi un kaitēkļi. Šie radījumi iekļuva Mitridāta zarnās, kamēr viņa miesu lēnām apēda arī no ārpuses. Šī lēnā apēšana no kukaiņu un kaitēkļu puses, kā teikts, ilgas 17 dienas. Tajā brīdī nabaga jaunais Mitridāts, kuram bija neveiksmīgs šķēpa metiens, tika apēsts dzīvs. Vēl viens šī notikuma apraksts bija no 12. gadsimta Bizantijas hronista vārdā Jonas Zonaris. Tā būtībā ir tā pati stāsta versija, taču viņš šo notikumu aprakstīja nedaudz krāšņāk. Šis ir secinājums vārds vārdā tulkojumā. Mušas, lapsenes un bites, ko piesaista saldums, nosēžas uz viņas sejas un visām tām ķermeņa daļām, kas izvirzītas ārpus laivām, un nožēlojamajam cilvēkam sagādā briesmīgas mokas, kodot un dzeļot viņu. Turklāt viņa vēders, kas uzpūsts no piena un medus, izdala šķidrus izkārnījumus, un tie, pūstot, rada zarnu tārpu un visāda cita tārpu pūļus. Tādējādi upuris, guļot laivās, viņa miesa pūstot paša netīrumos un tārpu apēsta, mirst mokošā un šausmīgā nāvē. Bet vai ar to viss beidzas? Tikai viens skafisma gadījums visā vēsturē? Nu šķiet, ka tas viens gadījums, par kuru visi runā, ir tieši tas, kuru mēs tikko aprakstījām. Lai gan lielākā daļa avotu skafismu sauc par senu soda veidu, it kā tas būtu noticis atkal un atkal, mēs atradām fragmentu no grāmatas ar nosaukumu Kristiešu mocekļu vēsture. Un šajā grāmatā ir rakstīts, ka bīskaps vārdā Marks Markus 363. gadā mūsu ērā iznīcināja pagānu templi un pēc tam uzcēla baznīcu. Tas nepatika Romas imperatoram Juliānam Atkritējam. Ir rakstīts, ka par sodu viņš paņēma Markusu, pakāra viņu grozā un atstāja tur, lai uz viņu mielotos kukaiņi. Bet tas vairāk izklausās pēc nāves karstā saulē, nevis pēc īstas skafismu mocībām. Patiesībā Wikitalk lapā par skafismu notiek diezgan liela diskusija, kur daži redaktori apšauba Plutarha patiesīgumu un prasa citus avotus. Plutars tiešām uzrakstīja šo aprakstu par skafismu, taču daži vēsturnieki uzskata, ka viņš to varētu būt darījis, lai nomelnotu persiešus un parādītu savu kultūru labākā gaismā. Mēs nekad īsti neuzzināsim, kas notika ar Mitridātu, bet pašlaik tā ir visizplatītākā versija. Varbūt viņš bija vienīgais cilvēks, kurš jebkad saņēma pilnu skafisma sodu, vai arī vecais Plutarks bija sensena viltus ziņu izplatītājs.